Kādreiz, Rihard, Zedirsa. Viņš tas ten viss tev strīkējās. Vai nesula, ja sula, tad sauc to blīvu, bet tur tās savienojums. Tur rats metās. Pirms izbraukšanas, domāju, viss slikti. Tur brauks šitām ratu, līdz caur Polijai pa bāņu, tur, kad tev mocis šitā tirinās. Šeit tur taisa. Nomastējās ratu. Pats kočs mīkstiem līdz uzreiz. Ja tev kādreiz ir bijis jautājums, kā pareizi sagatavot savu motociklu sezonai, kādas ir biežākās kļūdas, ko braucēji pieļauj, vai kāpēc mocis pēkšņi sāk uzvesties dīvaini, šī epizode ir priekš tevis. Šoreiz runāsim par motociklu apkopēm, remontiem, eļām, zobrata attiecībām un arī par to, ko lielākā daļa braucēji ignorē līdz brīdim, kad jau ir par vēlu. Aleks ikdienā strādā ar motocikliem Raskal Motorcycles un redz pilnīgi visu, sākot no vienkāršām kļūdām līdz diezgan trakām situācijām. Un vēl, Aleks būs arī instruktors Auduro Bootcamp, kur šīs lietas varēs ne tikai dzirdēt, bet arī iemācīties. Praktiski pašiem uz sava motocikla. Ja tu brauc ar Adventure vai Enduro un gribi būt drošs, ka tavs mocis tevi nepievils, šī saruna tev būs ļoti vērtīga. Mani sauc Rihards, un šīs ir Auduro Moto sarunas. Katrā raidījumā es vienmēr uzdodu visiem to pašu jautājumu. Kas tu esi kā cilvēks? Pastāst. Vīrs, tēvs, jā, 3 bērnu tēvs. Jā, ar rīdzinieks. Palielam, jā, tikai ar 15 gadu pauzīt ārpus Rīgas un tad tagad atpakaļ. Adventure braucējs? Ar močiem braucējs, jā, ar močiem es esmu tā vairāk vai mazāk nopietni no 13. gada. Bērnībā mums bija, bērnībā mums nebija neļāva. Bet tad, kad jau vairs varēja pakluso, tad mums bija sākām ar čomam, mums bija deltas. Tad mēs vienu deltu samainījām pret čezetu krosa, otru pret javu. Tad mums bija kaut kas lielāks, un tad mēs tur pakluso braukājāmies, jā. Un tad 13. gadā es nopirku pirmo moci. Kastēs. Kas? Kastēs. Kas Kastēs. Moci kastēs. Jā, daudzās kastēs. Pa daļām, jā. Nopirku moci kastēs. Tas bija aprīlī XXV 550, supermoto, ar beigtu motoru. Un tā sākās man piedzīvojumi. Tev kā konsultē vajadzēja salikt kopā? Man vajadzēja salikt, man vajadzēja iemācīties, kas tur ir, kas tur nav, jo tas tāds ļoti diezgan specifisks, ja tu zini, par ko iet runa apmēram. Tas ir, palielam jaudīgākais supermoto vai enduro, tajā laikā, tas ir 7. gads, V-veidnieks, 550 kubu, 70 pār zirgi. Tāds. Tas ir tas brīdis, kad sākās tava interese par to piespiedu kārtā? Debijos aparāts, jā. jā, pirms tam, tehniski es jau, protams, vienmēr tur kaut ko darīju. Pirms tam tāds lielākā aizraušanās bija hobijs haltūras. Es biju viens no pirmiem, kas pulēja un atjaunoja diskus. Tos visus BBSRS un OZ Futura un visu to te. Un tad mēs tur pirkām un taisījām un sūtījām pa visu pasauli un tā. Un tad pienāca brīdis, ka to jau darīja visi. Jā, un tad bija skaidrs, ka tur vairs, vairs normāli nopelnīt nevar. Un tad pamazām aizgāju uz močiem. Tad nopirku pirmo moci kastēs, pabraucu ar to, tad nopirku otru moci kastēs. Un tad tur čoms piedāvāja moci, tur neejošu, tur nopirkt un vēl kaut ko. Un tad čoms piedāvāja atdavai mošu, ka tu gribi paskrūvēt. Tad paņēmu vienu moci garažā, paskrūvēt otru, trešo, ceturto, un tā jau tas aizgāja. Bet tad iepatikās, jā? Tas jau? Tad iepatikās, jā, man tehnisks vienmēr esmu bijis un tādas lietas patīk, tāpēc. Jā, tāpēc tas iepatikās un tā arī ar to ņēmāmies. Un tad vienā brīdī tajā procesā čoms viens Aņģa tāds
viņš bija Anglijā vēl, un viņam bija doma, ka vai taisam kafīšus. Kafija reizē. Jā. Un, davai, taisam. Tad viņš atsūtīja 2 močus no Anglijas atvedām, un tad es turpat mājas garažā mēs viņus tur ņēmām, sākām taisīt, un tad arī tad radās tas Rascal Motorcycles. Jā, tas bija, tā kā vajag uz kafē reisē tēmu. Un palielam diezgan ilgi uz to arī tā kā vairāk specializējos vai koncentrējos ar domu, ka, kafīšu krūt, visu, tūd būs, tūd taisīsim. Bet, tas bija tāds, maz, nav mums tur tas tirgus. Latvijā nav, jā? Nav. Un ir, protams, katru gadu mēs kaut kāds 2-3 projektus uztaisam vai pabeidzam iepriekšējā gadā sāktos vai vēl kaut ko, vai kāda cita sāktos pabeidzam, jā. Bet tas tāds hobija lietas, un tad arī procesā sāku mācīties metināt, visu metālu apstrādi, tur dubļu sargus taisīt un visu kaut ko tādu no bleķa. Un pa lielam 20. gadā man piedzima trešais bērns meita. Un tad, man sieva tā kā pierunāja koncentrēties uz savām lietām, un tad es aizgāju no sava tā ikdienas darba un pievērsos tīri moto remontiem. Bet tas tajā brīdī bija kaut kāds hobija līmenis, ka pārtapa nopietnāk? Jā. Pēc tam tas viss bija hobijs. Vakarā no darba atbraucu un darbojos. Brīvdienās darbojos, kur esi garažā. Labi, ka sieva otrādāk netēsi. Saņemies, strādāt normālu darbu. Par laimi, viņa man ļoti paveicies ar sievu, ļoti. Un viņa ir tas cilvēks, kas savā dzīvē ir pavisam nedaudz strādājis algotu darbu. Visu pārējo laiku ir viņa bijusi, pati sev priekšnieks. Un tāpēc viņa ļoti labi saprata to, kā tas ir, un ka vajag tomēr to savu sapni, savu hobiju, ja tā ir iespēja, tad ir jādara, jātīst un jādara. Ļoti labi. Savs ir savs, ne? Savs ir savs, jā. Tad Rascal Motorcycles, skaidrs, Latvijā tajā brīdī nav izplatīta šis trends, jā? Vai jūs tur mēģināt varbūt to trendu arī pacelt, tur čomiem teikt, ka baigi labā, tā kā pievienoties mums pulciņam? Baigi nē, drīzāk ar to pašu Instagramā mēģināju visu laiku filmēt, fotografēt, taisīt labas bildes, lai to tā kā popularizētu. Un bija jau, nāk jau tas vārds kaut kur ir aizgājis, kas kāds vienam ir uztaisīts, otram uztaisīts, tas tur pasaka tam un tā tālāk. Un tad burtiski bija vakardien zvana, tipa, man tur vajag kafīti, uz šo vasaru. Es saku, zvani oktobrī. Nē, bet man vajag šovasar. Es saku, zvani oktobrī. Jo tagad tas ir ļoti laikietilpis process. Un jebkurā gadījumā, pat savā neliels tas projektiņš, viņš beigās tur aiziet tur 3000, 10, 13, jā, tur tās debesis ir limits, jā, tu vari nopirkt pagriezienus par 20 eiro un tu vari nopirkt par 100 gabalā, jā, par visu tā ir. Tāpēc, un tas aizņem ļoti daudz laika. Kamēr tu izdomā, kamēr tur kā labāk, tur šitā, tur tā, tu izjauc viņu visu moci beigās, lai nokrāso, pēc tam tu visu saliec, un, protams, ka visu vajag smuki un tā tālāk, Tas viss aizņem laiku, un reāli nav cilvēki gatavi vēl pie mums maksāt. Tik, cik tam reāli vajadzētu maksāt. Tas droši vien ir tādiem kolekcionāriem vairāk, kas atjaunot gribu un saglabāt skaisti. Un viņiem tad nav tā nauda, tas šķērslis. Tas ir tādiem, kam tiešām ir daudz naudas, un viņam ir bijis tas sapnis uzbūvēt to, ko viņš tieši grib. Un tad parasti viņi nežēlo tos līdzekļus un uztaisa tā, kā viņi grib. Ja, bet maz, kopumā jau diezgan maz ir tādi. Jā. Un daudz ir tādi, ka viņi uztaisa, iegūdu tur 15. Un pēc tam viņi pārdod pa 7, jo viņš uztaisīja, viņam bija forši, un viņam apnika, viņam vairāk nevajag. Tā kā diezgan tādi gadījumi ir. Tā kā tur,
uztaisīt, lai pārdotu, diemžēl nestrādā. Tas ir pārāk individuāli. Nu, redz, es īstenībā arī jūs atradu Instagramā pašā sākumā Raskala motorsaikls. Man tajā brīdī arī radās interesi par šiem mocīšiem. Es tur bembīšu sāks, jo man nebija vēl tajā brīdī mocis. Ja? Es jau kaut kur tur planēju starp adventure močiem, kaut kādiem street močiem. Gudīgi sakot, vairāk uz šiem vecajiem mocīšiem. Tur R80, man liekas, bija bembīts. Tāds, jā. Nu, tādu, un tur es redzēju visādi citu restaurēt, nu tā kā odziņas, nu, smuki un viss pārējais, jā. Nu, cipari arī, protams, tur kosmiskie ir. Bet kaut kā es pats nonācu līdz adventure, jo draugi adventure brauc. Nu, Latvijā laikam adventure tā, kā saka, segments ir plašāks. Komūna. Vai tā arī ir Raskala motorsaikla, tā teikt, klientu bāzē? Kā jums tur izstāstā klientu bāze? 90% iela. Iela, jā? Jā, 90% ir iela. Tagad, man ir šodien, piemēram, vienā servisā ir veca Honda, tā kā Enduro XLR 250, tāds, riktīgi retro ar kurbulu, viss, tā kā, forši, ar dubultajām lampām priekšā, tā kā visiem patīk, ja? Tikai 250. Un tava Tenere vecā atbrauc šodien. Kura? Melnā. Nopietni? Jā, ko es pārdevu. Jā. Un aizbrauca Triumfs. Un tad pārējie visi ir, principā, ir ielinieki. Tur, labi, tur kaut kādi DL 650 Suzuki, kas ir tā kā ceļojumi, tā kā bišķiņu offroadam, vai tur Harleys Panamerika, ja, kurš arī, tā kā, īsti ir vai nav, tur tāds stiepjams iedziens. Bet, kopumā, protams, iela mums ir nospiedošā vairāk. Cik liels tagad Raskala motorsaikla izaugs, tas esi tu un komanda? Tagad, uz šo brīdi, tagad nākot no ziemas ārā, mēs esam 2. Es esmu Andrejostā un kolēģis ir Dreiliņos, bet mums jau rītā būs vēl viens džeks Andrejostā, pēc tam būs ceturtdien vēl viens, piekdien vēl viens un ceram, ka nākošanai ir vēl viens. Un tā kā pagājušajā gadā mēs bijām sezonā, mēs bijām 6. Tur bija, kas man nāca tā kā uz puslodzīti, bet un gan 25. gan 24. gan 25. mēs bijām 5-6. Es zinu, ka Ainārs no mūsu bariņa arī paskrūvēs. Īsa brītiņa, neizturēja ilgi. Bet var iegūt arī pieredzi pie tevis, tā kā? Var. Ja? Forši. Par tiem, es redzu, ka Instagramā jūs arī publicējat tik pa laikam vai TikTokos kāds mocīts šodien, kas tika darīts viņiem. Tur sāk parādīties arī adventure moči redzu. Bet kā tie adventure moči, kā atšķirās viņi no tiem ielas močiem, kas ir pārsvarā? Viņi kaut kā grūtāk ir vai netīrāki. Es tieši gribēju teikt, droši vien netīrāki. Jā. Viņi ir netīrāki. Ar ko atšķirās? Adventure viennozīmīgi biežāk ir kaut kādas piekaras, jo arī tas, ka adventures tu vairāk to izjūti. Un parasti tomēr bišķīt pieredzējušāki braucēji ir ar adventure, jo ielniekiem varbūt tā piekara pilnīgi beigta, tur nekas nestrādā, bet viņš pat tā kā nedadomājas, ka tur viņam kaut kas var būt tās, ka ir, un tad tev viņam jāstāst un jāpierunā, ka tev tur tā kā nestrādā, jā. Ir tādi, kas adventure, kas maina riepas regulāri, tur pat līdz galam nav nobraucis. Sezonu nenolak, jā? Nenolak sezonu un maina, un tad tā nepatīk, tad liek to, un tad šitā te ielniekiem tādā ziņā ir tur melna apaļa cenā iekļaujās, jā, tur žilets mums nav daudz, tāpēc tur tādi supersportisti, tā kā parasti ir tāds vidusceļš, price performance. Tu var neuztraukties, es neprasīšu pie labākā riepa, kāda ir, jā? Jo to atstāsim WhatsApp grupiņām. Tas tāds galmas jautājums. Es agrāk strādāju Michelinā, tāpēc es ielas riepās viennozīmīgi, es arī sev uzliku Michelin. Kādu tieši? Vai... Pilot Power, liekas, kas 5. vai 6. Kāpēc tieši šo? Tāpēc, ka gumijas sastāvs
tāds foršs mīksts un tāds sportisks un Ducati Hypermotard. Tur nav kaut kāds tie mārketingi, tā teikt, saukļi. Man patīk tas, ka ir 2 sastāvgumī, vidus ietāks malas mīkstāks, attiecīgi ilgāk kalpo, tev līkumos ir labāk saķeri un tā. Bet tas jau daudziem ir. Kaut kā es neesmu iegājis tā, ka Bridgestone. Es nezinu, kāpēc. Es domāju, ka tur pasaules līmeņa riepa vienkārši, kas katram ir tuvāks. Tieši tā. Kā tu pats pieminēji, tie adventuristi, pussezonu nenobrauc, nāk mainīt riepu. Tas laikam pēc viņa pārdomāja, kā viņi brauc, jā. Tā riepa netur vairāk. Arī netur riepa, jā. Puses protektors ir palicis, viņi netur vairāk. Viss. Bet ko gan es tev pajautāšu ir par kļūdām. Kādas ir tās biežākās kļūdas? Tagad sākās sezonas, bieži vien tie cilvēki paši beidz mājās šīs apkopes, saskatās YouTube, kā mūsdienās tas ir. Un tad kaut ko dara mājās, un tad saprot, ka tur apraujās tās prasmes, un tad droši vien aizved tev tādu čupiņu ar kaut ko. Trakākais, ko var izdarīt, pēc pieredzes, kas ir bijis mājās, mainot to pašu eļļu, ir, ka to eļļas nolaišanas skrūvi nevis skrūvē vaļā, bet ciet. Un tad ir pat, ka salauž karteri. Tas ir 1 vai 2 reizes tā ir bijis. Kad tipa zvana, tā sanāca. Kā var paizskrūvēt vēl stingrāk ciet? Cik var tik skrūvē, jā. Tā kā domā, ka skrūvē vaļā, bet realitātē skrūvē ciet. Okay. Un tad, jā, nevis kā zināt, ka tu skrūvē pareizi? Tas ir jāpadomā. Tu labāk rokās tā pasties, lai tā pareizajā virzienā, un tad tikai liec virsū. Nav tā kā tur tie angļu teicieni lefty, loosey, righty, tighty, lefty, loosey, jā. Bet tagad tu nogulēsi uz zemes, to sajūti, Tad parasti tā, ka tu paņem to varu pārbaudi rokās, tagad ir pareizi, un tad liec. Tas vienmēr tā ir. Tas ir arī pieredzējušiem tā ir, ka tu dažreiz, kad tev tāds leņķis ir, ka tu nevar izdomāt tā uzreiz pareizi. Tad labāk, kas vēl ir tādas kļūdas, ko tur sezonas sākumā tev atved parasti? Man liekas, tur nav tā, ka tos štokus parasti, tā kā tur beidzās prasmes, ka mēģina paši taisīt apkopes. Nē, īsti nav. Man liekas, ka parasti tie, kas mājās apkop, viņi līdz tam štokam neaiziet, līdz amortizatoru, dakšai, jā. Viņi tur ķēdi pārvilkt, jā. Eļu nomainīt, gaisa filtru nomainīt, jā, sveces nomainīt, bet amortizatoros līst, reti tomēr. Tev, lai normāli uztaisītu, vajag kaut kādus vismaz instrumentus jau, tādus specifiskākus. Specifiskākus, vai tur blīvslāgus iesist, un tad, protams, ar MacGyverini var, ar skrūgriezi var, protams, ka var. Bet, laikam vēl nav mums līdz tam līmenim, ka tu tā kā pilnīgi meistari uz visu, jā. Tad kaut kādas lietas ir, ko kaut vai atved to štokus noņemtus, lai tā kā viņam lētāk un lai viņš pats var paskrūvēt un tā. Bet nav baigi traki. Tā, ka atvest sezonas sākusies un salauztu atved. Tā īsti nav. Jā, norautās skrūvas, tas skaidrs, aprautās vītas. Jā, vai vienkārši aprauts kādam vākam, vai karteris salauzts, jo tur pa stipru pieskrūvē, jā, jā. Tā, teiksim, kopumā ar ielas močiem lielākā kļūda, kas, tā kā visdārgākā kļūda, kas ir tas sīkums, bet beigās izmaksā dārgi, ir, kad ar jaunām riepām bišķi pātru sāk jau iekrāmēt līkumā. Tā kā jā, ka nav riepa jauna, viņa tad ar vaskuru, ko aizsargkārtu ir pārklāta, ka viņa atnāk no rūpnīcas, ja, lai viņa smuka, melna, spīdīga un tā tālāk. Un tad Dreiliņos mums bijuši 2 gadījumi, kad... Aplī? Nē, tur vienkārši izbrauc ārā, uz ielas izbrauc un turpat arī noliekās, ja. Pakaļ aizslīd vai sāk mētāt vai vēl kaut ko, un pieredzējuši braucēji un tā, ka, trasē braukuši, jā. Šito es esmu dzirdējis, man arī, kad es uzliku jaunās tā teikt čības, man arī parasti braucot ārā, saka, tu nobrauc bišķiņu gabaliņu tā, tā ir, jā. Tas ir svarīgi, jo, liekas, ka jā, viss ir ok, bet, viņa netur īsti. Tur pietiek, tur kilometru
Pa asfaltu tas ātri notiekās. Tu viņu tur pagāzelē, jā, mierīgi, un tā virskārta nodilst, un viss ir ok. Bet, jā, ir tā, ka tiešām būtiski izbrauc no servisa, viņam pasaka, tā kā, nesteidzies, jā. Un uzreiz jau tur, jā, turpat noliekās. Jā. Labi, ka tu blakus servisam, jā, tad uzreiz pārbaudīt, ko nolocīts, kas salauz. Plasmasu remonts, jā, un dugas lokam atkal, otro reizi lokam dugas viņam un tā tālāk, visādi ir, jā. Tādas mazās kļūdas, vai ne, kas maksā dārgi. Jā. Skaidrs, šī ir tāda viena lieta, ko cilvēki ignorē līdz brīdim, kad jau ir pār vēlu, bet kas varbūt ir vēl tādas lietas, kas varbūt tev pieredzē, ko tu redzi, ka cilvēki tā kā ignorē, kaut kas tur čīs, kaut kas tur grab vai kā, kad ir jau par vēlu un tur vairs neko nevar labot. Sliktākais ir tā, ka nevar labot īsti nav. Motoru var nomainīt kaut galā. Bet ko ignorē gultņus, riteņu gultņus, ir bijis tā, ka jau grab un skrab, ja, kad viņš atbrauc, ja, ar izjukušiem gultņiem. Man gultņiem bija tā, ka es astotniekā bez mazē pa ceļu, kad visi jābrauc, jau jāzvana draugam, brauc man salāk lūdzu. Jā, tad tu rumbu izjāja rumbu, tad tev ritenis jāmeklē. Riteņu gultņi, sveces. Mums pat bija pēdējā Elduro pasākumā, ja, kad izskrūvē svece, tur tas serdenīt iznāk ārā, jo tur jau visi ir norūsējis sen. Un te brīnās, ka mocis nelec vai nebrauc vai vēl kaut ko. Tā. Kaut kāda vārstu regulēšanas intervāla neievērošana, kad jau līdz tam kad viņš jau sāk šaut, spļaut un nebrauc. Peles gaisa filtra kastē pa ziemu bijušas. Arī atrasts, jā? Nē, bet tur midzenis ir atrasts, jā, ka tur viņam ir viss filtrs, ir piedzīts pilns ar paralonu un visu kaut ko. Viss kaut kas ir, jā. Ir zobrati tādi, ka tur vairs nav, jā. Man sajūgs slīd, jā. Tur zobu vairs nav zobratam. Kolēģis tieši pāris dienas atpakaļ sūtīja bildi, ka, oi, baigi traki, tā kā nodils zobrats, jāsaskaņo ar klientu, mainām. Tad es viņam parādīju bildes, var telefonu pēc tam parādīt. Kā pie manis atbrauc ar kādu zobratu, ja? Tur tiešām man sajūgs slīd, mocis niedz priekšā, tur zobratiem nav viena zoba vairāk. Bet tu teici, ka nav tādas lietas, ko nevarētu salabot. Man es atkal ir tā, ka domāju, ka lētāk noteikti ir salabot, pamanīt kļūdas, prasti vismaz pamanīt šīs kaut kādas topošās problēmas, tā teikt. Un laicīgi novērst viņas, jo es pats esmu izgājuši šim dārgajam ceļam caur, ka jāmaina motors bija brunim, jo es ignorēju pāris lietas tam motoram, man regulāri tur pazuda šīs dzesēšanas šķidrums, un kad es biju kaut kur tur projām, ko es tur darīju. Bija pārdeguši trubiņa, pārkususi, un lēnām tas šķidrums pabeidz, un man braucot vienkārši slēdzās mocis ārā. Es nevarēju saprast, kāpēc. Es tajā brīdī neko daudz no tehnikas nesapratu. Vienkārši tā arī brauc mājās, visu laiku apstājoties. Izrādās vienkārši... Viņš jau bija pārkars līdz pēdējiem, jā? Jā. Tajā brīdī, protams, to motoriņu tā mūžu ļoti strauji samazina. Jā, kļūdas vienmēr un visiem var gadīties. Jā? Mēs esam cilvēki. Tā kā man var gadīties kļūdas, tā jebkuram var gadīties. Vai tur, kā vadiņš, man pašam bija tā, ka ventilātora vadiņš kaut kā trāpīja uz izpūtēju un sakusa un visu laiku strādāja ventilators. Un es to nepamanīju. Līdz aķis jau bija izēsts un viņš vienkārši nespēja lādēt un mocis jau mira nost. Tas ir pat darbībā, jā? Ka viņš tā kā, jā, braucot. Patērē vairāk, jā? Jā. Ka viņš visu laiku uz pilnu klapi mauc, viņš paredzēts izslēgties, ja viņš, patērēja tik daudz, ka viņš to aķi jau sāka izēst. Un tad bija apmēram tā, ka es kaut kur... Es sapratu, ka pēc tam patinot atpakaļ, es apmēram sapratu, kurā vietā tā problēma sākās. Un tad jau es jau tuvojos tur Rīgai, ja, un saprotu, ka vienā brīdī jau gaismiņas sāk paliek tumšāks, un tad apmēram tā, ka... Es nesapratu, ka tas ventilators pie vainas, to tikai pēc tam sapratu.
tā, ka izrūvīja visas gaismas un vienkārši mauc, kamēr viņš iet, tikmēr mauc taisni, ja nestājot. Ceru, ka tiksim maksimāli tuvu Rīgai, un tad jau tālāk, es tiku līdz, no pa Liepājas šoseju tilts pār Lielupi. No tur es jau vairs, man bija grūti iedarbināt, ka es apstājos. Es līdz Spicei tiku. Pie Spicas man viņš beidzās, es viņu tur novisu. Pēc bolta, pēc mašīnas piekams un tad savāc. Jā, vecai Tenerei tā bija, tā gadījās. Un pēc tam tikai es ieraudzīju, ka bija reāli vadiņš, bija pārkusis un ventilators bija strādājis. Tā arī baigā lieta tāda, ko pēc tam atrast. Jā, un pēc tam saprotu, ka tā arī var gadīties. Reiz man tas motora jautājums beidzās ar to, ka motoriņu, protams, nokāva, bet mans mocis, BMW X-Challenge nav baigi pieejamais mocis, jo īpaši Latvijā. Vienīgais motors, kas ir pieejams pārdošana, Čehija. Kā tur nokļūt uz Čehiju, tā kā jābrauc. Braucām piekdienas vakarā vai ceturtdienas vakarā, piekdien jau Čehijā, alu dzeram un savācām motoru un braucam atpakaļ. Bet stāsts par to, ka ja būtu vismaz sapratis to lietu, kāpēc viņš tā uzvedās laicīgi un reaģējis, varēja jau pieliet ūdeni tajā bačokā, vai aiztaisīt kādu caurumu no tai šļūtenē, būtu zinājis. Tos signālus, tos mājienus. Bet tas visiem ir pēc tam. Mums bija tas Mark Travels, tas mocis, kur eļaspiediena nebija. Tad dominatoram. Tāpēc, ka viena trubiņa, viņa nevarēja redzēt, ka viņa aizspiedusies bija. Viņa bija aizspiedusies. Un patinot atpakaļ, var saprast, ievēroja, ka rāmī eļas līmenis nekrītās, kad iedarbina. Viņam vajadzētu nokrities, viņam vajadzētu tā kā staigāt. Un nepiefiksēja to. Un pabrauc turpat pa teritoriju, līdz viņš apstājās. Un tad sāka meklēt, izrādījās, ka eļu jau sūknē, eļu sūknē, bet viņš izsūknē un nav. Bet es izklausās arī pēc tāda algoritma bez mazai, kur tev jāiet secīgi cauri visam. Man ir bijusi vairākas reizes pieredze ar aķīti, kur šie konektori, kas stiprinās klāt, kas ir klemīts, tur pārbērds vienkārši atdalās. Jā. Un tad man aķīts atrodas pa labi, un tad spāns arī plasmasas. Ja es kāju piespiežu pie tā vada, viņš savienojums ir. Ja es atlaižu, pazūd aķīts. Jā. Un es braucu, ka atlaižu kājas, pazūd. Domāju, jāsaspiežu. Domāju, kas tas var būt tagad? Jā. Bet pat, kad tu to, laikam katram tā ir, kad tu sāc iepazīt to savu moci, tu sāc saprast tos biežākos niķus, bet arī kaut kādu to algoritmu tu sāc saprast tā. Ja man slēdzās ārā, tad ar elektrību saistīs, tad ejam tajā ceļiņā, skatāmies, kas ir to tā ir gan. Mēs visi galā mācāmies tikai no savām kļūdām, nevis no citu parasti. Pats izdomās sev unikāls problēmas. Jā, un ir ar tu pašu aķīti bijis tā, kad bija Bembis S1000RR. Viņš brauc, klients vienkārši piebrauc. Viņš brauc un ik pa brīdim viņam viss ierubās. Tad kļūdas met ārā viss kaut kāds. Beigās klēma bija šī vaļā. Man jau tas pats bija, pagājušajā sezonā. Jā. Tā kā mistērija. Bet jautājums nākamais, vai ir kāda detaļa, ko cilvēki domā, ka jāmaina bieži, bet patiesībā nē? Kā katra sezona nāk un katra sezona maina to pašu, varbūt detaļu. Filtri vai kas? Filtrs ir jāskatās. It kā. Motoražotāji bieži vien nosaka, ka filtru tu maini katru otro eļas maiņu. Bet tas filtrs maksā cik tur? 10 eiro, 5 eiro? Kāda īsti jēga tur tā kā taupīt uz to? Klučus maina tad, kad jau ir pret bleķiet, breķis pa bleķi parasti, man jau tur vēl ir. Nemaina bremžu šķidrumu bieži. Un tad tu attaisi vaļā, un tur ir tāds biezenis, nevis šķidrums jau. Varbūt tās kaut kādus zobratus. Tu varētu nomainīt priekšu un ķēdi, un varbūt kā aizmugurē varētu nemainīt. Bet tas arī, tā ķēde parasti ir dārgākais, līdz ar to labāk, viņa kalpos ilgāk, ja tu uzliksi jaunu. Tāpēc... Man liekas, ka neviens nav tāds overentuziastika, lai mainītu vairāk nekā vajadzētu.
Labi. Nu tad, kādas tad ir varbūt tās problēmas, ko tu redzi pēc ziemas sezonas? Nosprāguši aķi? Jā, Eļļa laikam nenomainīta? numur viens nosprāguši aķi. Un tad ir bieži vien tā, ka pavasarī atšķirās, man pagājušajā gadā baigi kūpēja un eļļu ēda. Es gribētu sākt braukt. Vai es attaisam, jā? Kas būtu pareizi darīt tā ziemas uzglabāšanai, lai tas aķis nesprāgst? Atvienot. Un Vienkārši labāk atstāt. Ja tev ir lādētājs, tad reizi, mēnesī aizēju uzliec viņu tur uz vienu dienu palādēties. Un ja sezona tev tur sākās un tev tas aķis ir nosprādzis, tu vari vienkārši uzlādēt viņu tad? Ne, ja nosprādzis, tad uzlādēt parasti var, bet viņš parasti nekalpos vairs ilgi. Tāpēc labāk, lai viņš nenosprāgst, lai tā voltāža nenokrīt tur pārāk zem. Tāpēc, ja ir lādētājs un ja tev ir forša garāža, kur tu vari viņu iespraust, un gudrais lādētājs kaut kāds, iespraudu un visu, lai viņš stāv. Viņš uzturēs vienkārši viņu labā kondīcijā, nevis tur baigo elektrības rēķinu uztaisīs. Skaidrs. Mums vajadzēs Brunim pasūtīt aķi. Okay. Jā, noslinkoja, aizmirsu, neatvienoja un, protams, arī atstāja. Pa Ziemassvētkiem forši izjāģedēja, tā teikt, piedarbināja, visu likās forši un tad, protams, aizmirsu atvienot. Jā. Vēl viena kļūda. Nevajag pa ziemu darbināšanas pēc. Tāpat, jā, piešķilt. Nevajag. Lieki, cevišķi, ja tu stāv augstā garažā, vienkārši lieki kondensācija veidojas un viss. Nav tas vajadzīgs. Un kā ir tām bākām un glabāšana degvielu? Es dzirdēju, pilnāk, jo labāk. Pilnu, jā? Jā, jo pilnāk, jo labāk. Ir mazāk iespēja veidoties kondensātam un, diemžēl, mūsu benzīns ar degvielu ar etilspirtu, jā, viņi piesaista to ūdeni un tad tā degviela sabojājās. Jo, ja ir pielēja degvielas stabilizātori, vispār labi, bet ja tā vienkārši, jo pilnāk, jo labāk. Kur ir labākais benzīns? Kurš ir labākais benzīns? Ar kur pildīties? 98. droši vien. Vienalga, kurā uzpildstacijā? Jā, man nav tādas pieredzes. Visi parasti saka, neste, jā, tur. Nē. Nav viedokļa. Es leju statuēlā vai viedā. Mocīts sagramā. Pilnīgi bez problēmām. Ok. Viens mīts lausts. Jā, ir tāda, kas tur tikai 98, tikai tur, es visu laiku tikai nestēlēju, jo tur ir vislabākais. Es lai 95. Tas varbūt. Es ēlēju 95. Bet kāda ir tā atšķirība, ja lai 95. vai 98. Tad ir būtiski vai nav? Ar 98. visdrīzāk būs nedaudz mazāks patēriņš. Pišķi. Un, ja tu atstāsi uz ziemu, gan es noteikti ieteiktu 98. ieliet. Tad tīri dēļ tā etilspirta piemaisījuma. Tur ir mazāk bišķīt. Tāpēc uz ziemu labāk 8. Bet ikdienā, es nezinu. Okay. Noteikti būs pēc tam asas diskusijas par to, ka tās diskusijas tu nemīli savu moci, ja tu lai 95. degvielu. Tā. Es neesmu baigāko starpību tā kā novērojis. Jā. Labi, Latvijā mums ir marts un sezona, tā teikt, izstāsta jau, ka sākšies. Pirmie moči jau ir ārā, jau brauc un cilvēki viņus velk ārā no garāžām, bet kas varbūt būtu tādi pirmie kaut kādi soļi, ko cilvēkiem vajadzētu pārbaudīt, pirms viņi tā kā metās ārā un brauc? Asfalta temperatūra. Bija viens čoms tikko bija teicis, ka nedēļas sākumā laikam bija vai kā. Viņš izgāja, intereses pēc, arī motobraucējs, izgāja ārā pie darba un pamērīja ar infrasarkano termometru asfaltu. Viņam ārā bija kaut kur jau 5-7 jau bija, asfalts bija -2. Tā ēniņā, ja? Tā kā, prātīgi. Ja saprotu, ka gribās. Var, nav jau problēma, var vienkārši vajag būt uzmanīgam. Pusot tie visi putekļi, kas te smilts ļoti daudz, pa lielam normāli būtu sagaidīt pirmo kārtīgo lietu, jo pirms tam visdrīzāk būs jau tā kā ceļu tīrītāji novākuši lielumu, ja? Bet puteklis tāpat būs. Tas sāls. Sāls, pirms sezonas bīstamāko, tā kā pirms ziemas bīstamāk par to sāli, tā teikt, vai arī sākot? Pa sāli, teiksim, sauss jau nekas nebūs, ja tu sausā laikā, bet slapjā laikā
tad labāk uzreiz nomazgāt. Bija viens klients, nopirka moci Lietuvā, un viņu atvērtajā piekabē atveda uz Latviju. Tur norūsēja viss, kas vien varēja norūsēt. Okay, tas jāņem aiz auss visiem, kas grauc kaut kur ceļot. Vienalga, un ja tu, ziemā, bija patriotiskais brauciens, kad jau bija augsts un jau sali, tad iebrauc un nomazgā viņu. Kas ir tās detaļas, ko tur vajadzētu noteikti nomazgāt, apskalot? Visu. Visu, jā? Labāk visu. To maksimāli dabūt nost to slapjumu, kas ar sāli, kas ir, jo savādāk. Tur rūsē pilnīgi visi, arī ņerža sāks rūsēt, un alumīnijas korodēt, un tā kā nebūs tos mīļais mocis, nebūs vairs tik smags. Labi, mēs esam atpakaļ tajā savā garāžā, gatavi, tā teikt, šķilklāto moci. Ir vēl kaut kas, ko mums vajadzētu pārbaudīt tām mocīm, tur ķēdīte? Satīrīt, notīrīt ķēdi, saļot, jā. Cik nospriegoti paskatīties. To pašu bremžu klučus paskatīties, spiedienu riepās paskatīties, eļas līmeni paskatīties, kad mainīta, vajadzētu paskatīties. Protektoru dziļumu, tas tur tā kā labi, ielas riepām tas būtu tā kā būtiskāk, adventure, tu tomēr tur redzi, vai tev ir 13 mm vai 1, jā. Tas jau tā kā būtu acīm redzams, bet bieži vien, klučus nepaskatās, spiedienu bieži vien nepaskatās, kad izbrauc un tev ir kaut kāds caurumiņš bijis un tev tur ir 0,5, tajās riepās. Tad sabeigs riepu, sabeigs disku, pats vēl noliksies. Man starp citu arī Brunim vienkārši priekšējā riepa nolaid uz gaisa. Man nav zināms, kāpēc. Varbūt ventīlīts pats tas iekšā, tur kaut kur bišku laiž. Kamerai parasti, ja viņa laiž, tad viņa laiž, tā normāli. Bet gar ventīli var laist, var kamerai būt aprūsējis ventīls un tad tur laist. Viss kaut kas jau var būt. Mums te pāris jautājumi bija arī cilts WhatsApp chatiņā, ko es uzdevu cilvēkiem, lai viņi tā kā izdomā, ko pajautāt tev. Un tad viens no tiem jautājumiem bija par eļļu. Tur vairāk tādi jautājumi precizējuši, bet par eļļu kā tādu, vai viņu labāk mainīt ir pirms ziemas vai pēc ziemas? Pirms. Tāpēc, ka galvenais iemesls, tāpēc, ka motoram strādājot, veidojas visādi degšanas blakus produkti. Tur sārmi, skābes un tā tālāk. Un eļļa to visu no cilindra noskalo, no virsmu no cilindra nomazgā. Un viss tas krājās motorā. Un ja tu tos daudzus mēnešus atstāji ar tām skābēm un sārmiem iekšā, tas tīri alumīnijam visiem, kas tur ir alumīnijas, magnīs un tā tālāk, visiem sakausējumiem, kas tie motori ir, nāk par sliktu. Tāpēc labāk pirms sezonas, pēc sezonas nomaina eļļu, tur ideālā gadījumā sapūt visu ar kaut kādu silikoni, kaut kādu VD40, lai tur mitrums nekrājās, un atvieno aķi un atstāja. Un ja tev tur kaut kāds kondensāts veidosies, jo kāpēc mainīt pirms sezonas? Parasti, jo kondensāts būs motorā. Tas kondensāts tev pirmoreiz iedarbinās, tur 10 minūtes parūks, tas viss kondensāts iztvaikos un tur nekas no viņa nepaliks. Bet tie degšanas blakus produkti, viņi tur tie eļļā būs un to dzinēji vairāk bojās nekā tīra eļļa. Mums eļļas arī ir daudz un dažādas. Kā saprast, kura eļļa konkrētiem mocim ir pareiza? Vai tas ir tiešām tikai to, ko norādījis? Ko ražotājs ir norādījis parasti, jā. Tā ir parasti, ka cilvēki tad arī tā dara? Nē, bet dažādi. Ir, kas ņem lētāko 10-40 moču eļļu un lej viņu, jā, visur pēc kārtas. Un tie moči strādā. Bet saīsinās mūžu tad vai kas notiek tad īsti? Teoretiski jā. Bet praktiski, parasti tie moči mums nenobrauc tik ilgi. Mums jau 50 tūkstoši nobraukums mocim, tur jau viss jau ārprāts, jā, tur jau vecs jau ir. Tur ir Āfrikas ar 120 un 150, jā, un viņi brauc tālāk, jā, tā kā viss ir relatīvi. Jebkura eļļa būs labāka kā bez eļļas, jā, tāpēc pat ar autoeļļu viņš kalpos kaut kādu laiku noteikti kalpos. Bet jā, kopumā viennozīmīgi ražotājs ir paredzējis tās pielaides, klānim, jā, vai kloķvārpstai. Un viņus to eļu arī tā kā ir taisījuši. Un tāpēc tur
kā tēmām 10-30 lietu nevajag, ja viņš grabēs drausmīgi, vai tur būs ātrums pārslēgt grūtāk vai vēl kaut ko. Bet Hondai tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Specifika ļoti tā kā katram, ja? Jā. Un, jo šķidrāk eļļa, jo motoram mazāk pretestība griezties, jo lielāka degvielas ekonomija. Kādā brīdī jau kā arī motorražotāji pārējais to pašu, ko auto ir pārgājuši tur 0,20, piemēram. Bet, šobrīd labāk to, ko motocikla ražotājs ir paredzējis, to arī viņam liet iekšā. Un vai tiešām tirgu gadās viltot eļļa pat pie lieliem tirgotājiem? Ir tāda pieredze? Latvijā nē. Krievijā, jā. Tas ir tāds mīts, kas nāk no Krievijas informācijas tā kā lauka, bet nē, es arī strādāju Kastrolā un Šelā kādu laiku, un reāli nav mums. Skaidrs, un vēl viens mīts lausts. Palielam, nav mums. Tad tur ir kādi, kur saka, ka jāpērk tikai tā eļļa, kurai ir aizlīmēts tas kakliņš. Tu atskrūvē korķīti, tad tev ir obligāti tur jābūt uzlīmē, tev ja tur nav uzlīmes, tad tas ir viltojums un tā tālāk. Nav tā. Mūsu tirgumu... Nav tā kā alkoholē, cik tur klikšķi. Jā, mūsu tirgumu tas viltojums ir praktiski nav. Man ir mašīna 4x4, es dzīvoju laukos, un aizpagājušajā gadu bija lielie mīnus, ritīgi bija uznākuši, un nav man tur motora nekāda apsilda, nekas, kad ārā stāv, tad es zinu, ka nav labi šķilt klāt vienkārši, jo tas, motoru var sabendēt, un es laikam arī biju sabendējis to motoru. Vai ar močiem ir līdzīgi, vai ir kaut kādi šie cilvēki? Es zinu, ka ir dullie YouTube, kas brauc Arktikā, vai ne? Ko viņi lai tur iekšā? Šķidrāk eļļa? Un šķidrāk kaut kāda nav tāda arktiskā eļļa. Nē. Ja tu pastīsies, jebkuram ražotājam motociklu servisa grāmatā parasti būs sadalījums tur no mīnus 20 līdz 10 vai mīnus līdz 15. Tur iesaka tādu, un tad no 0 līdz plus 20, 30. Whatever būs tāda. Ja tu brauc tajā Arktikā, tad tev vajadzēs tur to šķidrāko. Skaidrs. Bet, nevajag tā, ka to arī tagad nevajag kurbulēt un pilnu ručku. Bišķiņi tā kā pasildīt vajag. To es arī dzirdēju, ka nevajag. Un tur vienreiz bija uztaisījis arī video, kuras piešķiļ kempā un uzreiz aizvīlē, un man pilns ar komentāru, nē, nabaga motors, taču tik, ko tu dari un tam līdzīgi. Bišķiņi vajag pasildīt. Braucot pasildīt. Nav obligāti tur jāiedarbina un 10 minūtes, lai viņš tur rūc tukšgaitā. Šķil un sāc braukt, bet nevajag uzreiz tur sarkanējā laist. Nākamais jautājums no Cilts puses tieši par zobratiem. Cilvēks interesēs tieši par zobratu attiecībām un ietekmi uz to motocikla raksturu. Kādi ir kaut kādi ieteikumi tiem zobratiem? Parasti princips ir tāds, ka viens zobrats priekšā ir plus mīnus 3 aizmugurē. Reiz lielāk, Tad, ja tu uzliksi priekšā mazāku, aizmugurē lielāku, tev būs tā kā vairāk grieze, bet mazāks maksimālais ātrums. Un otrādi, uzliks priekšā lielāku, aizmugurē mazāku, tev būs lielāks maksimālais ātrums, bet nebūs tik ass. Un tālāk jau tev ir jāsaprot, ko tev vajag. Ja tu taisies kaut kur tālu braukt pa asfaltu, tad tad tu vari uzlikt vai pa vienu zobu lielāku priekšā, vai tikpat būs, ja tu ieliksi aizmugurē pat 3 zobiem lielāku aizmugurē. Ir kaut kā tad šī arī specifika, piemēram, kas ir kādam tehniskām enduro vai adventure ceļojumiem, tā kā pielāgot šo? Nē, tāpēc, ka katram mocim tomēr ir kārbe ir savādāk. Ar 1., 2., 3. panesumu tas ātrums ir savādāks. Līdz ar to tev ir jāņem tavs standartu un tālāk jāsaprot, ko tev vajag, kas tev nepatīk. Un tad tu vari viņu pielāgot. Bet nav tā, ka mēs braucam enduro, tad tur priekšā 13, aizmugurē 34. Tā nav. Nav tā, ja? Un kādas tad varbūt ir šīs kļūdas, ko cilvēki pieļauj, paši mainot savus zobratus? Nepievelk. Nepievelk. Nepievelk zobratu vai pārvelk ķēdi. Tā. Vajag vairāk. Ķēdi tur arī vesela, man liekas, ir atsevišķa tēma.
Jā. Bet par tiem zobratiem, ko gan es varu piebilst no savas pieredzes, formos, protams, vienmēr gudri cilvēki. Viņi saka, ka manam mocītim BMW X-Challenge ir jāņem tikai oriģinālais zobrats. Esmu dzirdējis, jā. Bet, Jo aftermarketam esot neliela brīvkustība. Jā. Jā, un tad viņš tā kā ātrāk nolieto citu detaļu. Izļurkā vai kā tur. Nav ar tavu konkrēto mocītu pieredzi tik liela bijis, bet tur motors ir tāds pats kā F650 vecākam. Praktiski. Jā. Tur sajūga vāks ir uztaisīts 2 daļām. Lai sajūga mainot, tev nav tur pusmocis jāizjauc. Jā. Un tā tālāk, bet kopumā nav it kā tik traki. Tā. Ir, protams, bijuši tādi, kuri zobrats piemetināts. Pats mājās. Pats mājās ne. Vai, piemēram, nopirka ar piemetinātu zobratu, jo nezināja, jā, ka iepriekšējais bija tur norāvis visu vītni, jā, un zobratu piemetināja. Vai ka arī ar oriģinālo, tur gan bija siksnas piedziņa, ar oriģinālo rulli, viņš tur tā brīvkustība ir, un viņš ar laiku, ja tu neesi kārtīgi pievads, viņš tur izdilst, un tad līdz tādam brīdim, kad tur jau vairs nekas nepie neturās. Jā. Bet 99% gadījumu mēs visiem liekam tos pašus JT zobratus. Ķēdes gan, ķēdes parasti kaut ko labāku, bet ar tiem zobratiem nav tāda problēma bijusi. Man tieši saka, ka tas cilvēks gudrais formā, kā saka, pats nācās piemetināt arī, tāpēc, ka bija noļurkājis tur visu, arī ar tiem, man liekas, pat JT vai... Jā. Un tas vienkārši nederēja konkrēti šīm mocijām. Tāpēc tam bija tas iedījums ņēmēt tikai oriģinālos, jā, un tad pārējie tur piebilst. Vai arī vienkārši vajag kārtīgi pievilkt to zobratu, lai viņš tur tā kā nekustās gluži. Bet kā ir tādiem? Ir tāda aftermarket arī zobrati, kas ir vienkārši, tā kā nolietojās 2 reizes ātrāk kā oriģinālie vai novērums. Alumīnija aizmugurē, jā. Ja tev vajag vieglumu, tad tie tiek krāsainie? upurē to ilgmūžību. Tie tiek krāsainie? Krāsainie, jā. Bet tas ir motokrosam pārsvarā, kur tev tur ir neliec O-ring vai X-ring ķēdes, lai viņi ir vieglāk, lai viņi vieglāk griežās. Tad, kad tu jau tur ej pa sekundēm, tad jā, bet, Skaidrs. Normāliem cilvēkiem tas nav tik aktuāli. Vēl viens nākamā tēma no cilts puses jautājums par piekares regulēšanu. Tad, daudz cilvēku regulē mājās piekares kā māk, daži vispār neregulē, jo neko nesaprot no tā, vienkārši brauc visu mūžu, un kad noregulē, tad ir cita pasaule bez mazē. Man personīgi tā ir bijis, Jā. Man personīgi tā ir bijis, un Tenerē bija vieglāk noregulēt nekā Bembītim, bet arī YouTube, protams, atrada pamācību, nebija salīdzinoši grūta. Bet kas ir varbūt tie pamati, kā pareizi regulēt amortizatoru atkarībā no braucēja svara vai plānotā ceļojuma? No braucēja svara tu regulē atspers. Pa lielam tev uz tavu svaru un tavu tā kā aprīkojumu, ko tu taisies tur braukt ceļojumā, tev vajag piemeklēt atspers. Nevienam viņas, protams, ka nav uz vietas tā, lai tu tā to izdarītu. Bet, tā, kad tu nopirki moci, tu plāno ar viņu ilgāk braukt, tad ir vērts tur pasūtīt atspers uz tavu svaru, tur ar aprīkojumu, vai tu brauks ar ekipējumu, ar somām vai nē, un tā tālāk. Un to arī, tā teikt, tā kā pielāgot. Pēc tam jau to komprešanu un reboundu, to gan tur pa lielam droši vien, ka var uzticēt kādam profesionālim, kas tur tā kā tam ar piekarēm iet tik tālu, ja, ka tur visiem regulē. Bet tikpat labi var pats paņem vienu atskrūvē vaļā pavisam, tur, piemēram, reboundu, ja, kas cik ātri ir sit atpakaļ. Pabrauc bišķīt. Aizskrūvē viņu pavisam ciet, pabrauc bišķīt. Lai saprastu, kā tas darbojās. Un tad otru, tur komprešanu, ja, vispirms atskrūvē vaļā, lai tu redzi, kā viņš strādā, pēc tam un pabrauc obligāti. Savādāk nesapratīgs. Un pēc tam aizskrūvē cietu un pabrauc. Un tad jau var sākt regulēt tur pusīti un tad pa klikšķīšiem un tā tālāk piedzīt to. Bet tur jāspēj noteikt arī to atšķirību kaut kā. Jā, tāpēc vajag vispirms atgriezt pavisam vaļā, pēc tam aizgriezt pavisam ciet, lai tu redzi, kā mainās. Un tad sāc braukt un regulēt.
Es pats arī, kad sāku braukt, man bija tikai viens mocis, un es īsti nekādu atšķirību nezināju. Nesapratu, kā arī vispār tā sajūtas ir. Kāds ir varbūt tās pazīmes, kad piekari nepareizi noregulēt, kas mainās braukšanas laikā? Ielas braukšanas laikā var būt tas, ka par katru bedrēm tevi pa cietu. Ja, sit tā kā cauri tev uz dibeni, ja, vai uz rokām. Uz dēļa brauc. Jā. Vai tas, ka viņi pa mīkstu tev tur katreiz tur bremzējot, viņš tev klanās riktīgi iekšā. Offroadā, tur jau tiešām tu lec pār pampakiem, ja, vai brauc, un vai tev tas ritenis sāk riktīgi kopēt, ja, vai iet pāri. Tur jau tas ir jau specifika katram. Bet tad arī te varētu būt tas, kur tu plāno pielietot to mocis biežāk, ja? Tad aizbraukt uz tādu aptuveno vidi, ja tu tur pa mežam, atrast tos pampakus. Jā, bet tajā brīdī, kad tu sapratīsi, atgriežot vaļā, aizgriežot ciet un pabraukāt, tu sapratīsi, ko katra darbība, katra funkcija ietekmē, kā mainās tā vadāmība. Tad jau tālāk arī vienkārši ņem un brauc, pabrauc, tur bišķiņ pagriez vairāk. Atkal pabrauc, pagriez vēl vairāk. Līdz tu dabūtu to savu komfortablo. Tad, kad tev ir pasažieris, tad arī vajag noregulēt uzreiz. Pēc idejas, jā, tad vajadzētu tā normāli. Ar pasažieru, protams, ka tu vairs nebrauksi tur tādā ātrumā. Ja? Tu viņu izbrauksi varbūt. Ja? Galvenais būs tikt cauri. Diez vai, ka tu tur kaifu beigot gūs no tā. Tāpēc tas jau ir kam var to pašu to preloadu aizmugurēji piekarēji tur ar kloķīti ātri piegriezt, ja, kad tev tas pasažieris ir, lai tev vienkārši tas mocis neiesēžās tik ļoti. Bet tas jau ir tāds absolūtais kompromiss, tur vienkārši plus mīnus ērtums, lai tu vari aizbraukt. Ok, skaidrs. Tas atbildes ar ciltī uz visiem jautājumiem, bet tagad atgriežoties vēl par tehniskajām lietām, ko adventure braucēji bieži nesaprot. Vai ir kādi mīti par motociklu apkopēm, kas joprojām dzīvo braucēju galvās? Mēs jau tur dažas lietas pieskārāmies, ja, kas nāk no senākiem laikiem vai no citām valstīm. Jā. Ka bremžu šķidrums ir mūžīgs, kā amortizātora eļļa ir mūžīga. Ja viņi netek, tad viņi nevajag mainīt. Tas laikam būs tāds tā kā izplatītākie. Tas tā kā pie ārsta, kamēr nesā, tikmēr neiet, jā? Jā. Kad tā ar bremžu šķidrumu, pamazām jau tā kā cilvēki jau sāk jau saprast, jā, ka tev tur var uzvārīt, jā, un tev tur vairs nekas nelīdzēs, jā, kad bremzes pazudīs. Bet tas pats arī ar to pašu dakšu. Amortizatoram aizmugurējiem ir tādā ziņā ir labāk, tur štoks ir mazāks, tev mazāk putekļi tiek iekšā, jo priekšēji dakšai visi putekļi tu brauc pa zemes ceļu, ja? Arī pa asfaltu. Uz štokiem, kātiem tie puteklīši pielīp. Un dakša staigā nedaudz pa bišķiņiem viss tas tiek iekšā eļļā. Un tad tu tur izlai tādu asfaltu krāsas, tādu šķidrumu ārā, ja, nosacītu. Un labi, ja tas ir tikai eļļa ir jānomaina, izmazgāja, salika, nomainīja blīvslēgus un tā. Citreiz tā, ka tur no buksēm tur vairs nekas nav palicis pāri, ja viņas ir jau nodilušas tur līdz bleķiem. Latvijā mēs noteikti braucam nevis daudz braucam, bet gadās tajos purvos iebraukt, dubļos iebraukt, brasliņam pārbraukt, jā. Un kas ir jāņem vērā ar šiem visiem braucējiem pēc šīm izklaidēm? Pārbaudīt, vai gaisa kastē nav ūdens. Kas ar gultņiem notiek? Rūsē. Bet no gultņiem, teiksim, trakākais ir tā, kad ar karčeri mazgā, un tad tā kārtīgi grib izmazgāt, ja, tur to asi. Ja. Tas, laikam, ir trakāk nekā tur tam vienam brasliņam izbraukt cauri. Ja, vai purvā, tas ir vispār, man liekas, pilnīgi cits stāsts, ka tur līdz ausīm, līdz stūrei, ja, un tad vēl cārā tur stundu vai divas, tad tur droši vien, ka visur tas ūdens ir. Jo mazajiem, hard enduro močiem viennozīmīgi gultņi birst daudz ātrāk nekā soft enduro vai ielas. Kas notiek tiem cilvēkiem, kas brauc brasliņos un ieveļās viņos ar visu moci?
parasti tiek ūdens eļļā. Tas tā kā pirmais caur labākajā gadījumā viņš tiek eļļā, sliktajā gadījumā viņš tiek cilindrā, un ja tu tur uzreiz mēģini šķilt, tad tur visādi brīnumi var būt. Kas būtu jādara tādā situācijā, kurš tur nogulda? Izskruvēt sveci ideālā gadījumā, izskruvēt sveci un mēģināt visu izgriezt sākumam nevis ar starteri vai tā, bišķīt, tikai knapi pieskaroties, lai izstumtu ārā to ūdeni. No cilindra. Pasīties, lai gaisa kaste ir sausa, vai tīra no ūdens, mitra, tad mitra, bet lai tur nav ūdens. Eļļu jau, tur jau būs grūti kaut ko pārbaudīt, jau būs eļļā ticis. Ideālā gadījumā iebrauc tankā, nopērc eļļu un kannu kaut kādu, nolēja veco, ielēja jaunu, tā jebkādu, kaut vai auto eļļu. Tas būtu tā labākajā gadījumā. Ja tu redzi, ka tev ir ūdens, ir tur ticis un ir aizgājis emulsijā jau eļļa, tad, jo pēc tam tur vajadzēs, ja dod Dievs tiks līdz mājām veiksmīgi, tad tur kādas 3-4 eļļas maiņas vajadzēs, lai tur to visu izskalot ārā. Tas ir, kad tu redzi pie motora, tā kā pie eļļas līmenim, ir atsevišķi redzējis tie lodziņi. Jā, lodziņā vai taustu vienkārši, ja tu redzi, ka tur ir tāds... Kafija ar pienu. Tad zini, ka nav labi. Kāpēc viņi ceļ augšā tos močus redzēs pēc brasliņiem? Tā kā, ieliec ūdenī un tagad... lai izticināt ārā. Lai izticināt ārā maksimāli. Tad var caur ieplūdu vēl izticināt ārā. Ja tu esi viens, tu vari to kaut ko darīt lietas labāk? Cik tu stiprs esi? Gan jau ka var. Kāds var uz plecu uzlikt un aiznest. Vai tu riskē un šķil vienkārši, un kā būs, tā būs? Ir baigi jāizvērtē, cik tu ilgi tur tiešām esi bijis, vai tev viņš ir rūcot, tā kā nomiris, no tā, ka viņš ir ūdenī, vai arī tu tomēr esi paspējis viņu noslāpēt. Kur tev gaisa tā ievilkšanas vieta ir? Tur ir baigi jāizvērtē. Bet jā, palielini, tu vari sākt ar to, ka tu vienkārši ar nevis spiest un bet maziem uzspied pa starteri, lai viņš bišķi pagriež. Un tev tu sapratīsi, vai tas motors griežās vai negriežās. Kaut kā tā. Tas labs knifiņš, ko ņemt vērā. Un, bootcampos mūsu apmācībās Audūrā mēs arī bieži vien mācamies un pēc tam dodamies tajos dzīves izbraucienos. Tur dalamies ar šiem knifiņiem. Un šogad tu mums arī pievienojies bootcampā. Pagājušo gadu Ainārs mums tur nodeva savas zināšanas. Šogad tu mums nodos savas zināšanas. Pamācīsi cilvēkiem gan teoriju, gan praktisko. Kas ir tās lietas, ko šie cilvēki var sagaidīt šajās apmācībās? Tas sākotnējs, tā kā plāns ir, ka mēs pirmajā dienā mēs izrunājām par to sagatavošanās procesu. Visu sākot tur no... nevis var tas pirms izbrauciena, bet pamatlietas, visādas eļļas maiņas, filtru maiņas, pasīties ķēdi, kādas pazīmes ir, kad viņa tur ir nolietojusies un kad ir ok. Pasīties, cik nospriegota, pasīties, vai dakša tek vai netek. Apskat, visu tā kā moču apskati un kaut kādas tās pamatlietas, ko tu pats mājās var izdarīt, lai sagatavotos un lai maksimāli izvairītos no problēmām šajā braucienā. Otrā daļa mūsu paredzēta ir, parunāsim par to, ko vajadzētu ņemt līdzi, lai, kas notiekās, lai tu nestiepjot tur instrumentu kasti līdzi, lai tev maksimāli tu varētu jebkuru problēmu atrisināt. Savi instrumenti, jā? Savi instrumenti, kaut kādas pamatlietiņas, tur, riepu remontu komplektiņš vai vēl kaut kas ir sevišķi, ja tu brauc viens pats un kaut kur tālāk. Lai nav tā, ka gluži, tur, protams, var būt tā, ka tu neko nevarēsi izdarīt. Jā, bet, lai maksimāli sevi tā kā pasargātu. Jā. Tad šeit pie mums Audūro vienības gatavē tā priekšrocība mums ir tas oficiņš šeit augšā, kur mēs arī ierakstām šo raidījumu. Te būs tā teorija, un tad pirmajā stāvā mums ir noliktava, kur mans brunīts stāv, kurš tad būs tā teikt šīs izmēģinājums zaķīts, trusīts uz kā tā kā ko mēs pastīsimies, jā. Bet jā. Ko mēs vēl praktiski darīsim?
Pastīsimies, un jā, tad otrajā dienā tā doma ir, ka mēs pastīsimies jau tās praktiskās lietas, ko un kā tu varētu saremontēt, ja tev kaut kas notiek, biežākās problēmas. Vai tur riepa, vai tur troses aplīsa, vai pēkšņi sāka dakša tecēt, ja, vai tur ir ķēdi kaut kas. Kaut kas tāds, kas neparedzēti var notikties, un ko tu, tā kā ir iespēja tev ceļā izlabot, lai tu varētu mierīgi turpināt to ceļu, vai tas kaut vai mazs izbrauciens, liels izbrauciens, bet lai nav tā, ka gluži uzreiz jābrauc mājās. Būs iespēja arī ar montaniem pamēģināt pamontēt riteni, jā, kaut kādu kameru salāpīt un tādas lietas. Jā? Un tad, attiecīgi, otrās dienas otrajā daļā mēs praktiski to visu arī pamēģināsim. Tā, lai dabūt maksimālu priekšstatu, lai vismaz tu esi vienreiz redzējis, vienreiz izdarījis to, un lai nav tā, ka kaut kas notiekās un visu tu nezini, ko darīt vairs. Tas svarīgākais, tas priekšstats ir vismaz, ka tu sāc darīt pareizi, tā teikt tās lietas, un tev tie pareizie instrumenti ir līdzi. Jā. Esmu pats vairākas situācijās bijis, tātad šis nav tikai iesācējiem, ja? Šis arī tiem, kas jau saprot kaut ko, bet var arī atkārtot. Jā. Atkārtošana mums ir tā. Mēs mūžu dzīvo, mūžu mācies, un vienmēr ir kaut kādas lietas, ko tu nezini, es nezinu, bet man atnāca viens mehs uz tā kā darba pārnām, un viņš pateica, mēs darījām tā. Un jā, tur super doma, ja tas strādā, vispār man nav problēma arī pamēģināt, un ja tas tiešām ir tik labi, tad, kāpēc nepārņemt to labo praksi? Un tā arī ir, tu vari nezināt kaut kādas lietiņas. Tur tāds mazs komplektiņš, kur tev viss ir riepas remontam. Vai tur trosīšu komplektiņš, ko tev varbūt ka vajag paķert līdzi, iemest somā, lai tu varētu fiks sataisīt. Un katram ir kaut kāda knife, ko viņš ir redzējis, iemācījies, dzirdējis un tā tālāk. Un tu vienkārši var padalīties. Jā, tieši tā. Tā kā mūsu bootcamps Aleksa apmācība būs 21. un 22. martā. Šeit vienības gatē 38A Dūro ofisā un arī pirmajā stāvā, kur Brunīts mums pārziemojas ir un kā jau jūs dzirdējāt, tad aķīts jau ir nosprādis, ja? Riepa ir mīksta jau. Jā, pumpēt. Jā. Varbūt uzdevums būs atrast problēmu. Jā, un jā, tad... Un tālāk jau sezonā, kas dodās, tie apkopi savu mocīti, ņem aiz auss to, ko arī Aleks ir tikko ieteicis. Un Aleks, vēl pēdējie pāris, varbūt tāda ātrās rubrikas jautājumi. Kāda ir strakākā tehniskā kļūme, ko tu esi redzējis? Ko es esmu redzējis? Tev nav bijis tā, ka tu vienkārši saraugi galvu un tagad, kā vispār tas ir iespējams? Ir. Bet es tev tagad tā uz sitienu pat es neatcerēšos. Ir visādi brīnumi. Gadās visādi brīnumi. Tev vajadzētu varbūt kladītē pierakstīt, ne? Jā. Sīrīgi pa laikam mēs padalāmies ar to, kur kas ir. Bet ir ik pa laikam ir kaut kas. Un bieži vien tās kļūmes parasti izlien nākošiem īpašniekam. tas ir parasti tā, ka atbrauc nākošais īpašnieks. Es tikko nopirku moci, tur viss forši, bet tur ir tas. Piemetināts zobrats. Piemetināts zobrats, tieši tā, jā. Tieši tā, piemetināts zobrats, vai tur dakša ar āmuru dauzīti, jā, vai nopirka jaunu lietotu moci, kurš ir bijis super nopucēts un tur noņem bākas korpus un tur viss ir dubļos, jo viņš ir kaut kādos plūdos bijis. Jā. Viss kaut kas jau ir. Skaidrs. Kas ir lielākais nobraukums, ko tu esi redzējis? No tā interesi. Man liekas, ka 120 vai 150 Āfrikai. Okay. Tūkstošai Āfrikai. 70 KTM-iem lieliem, 10-50, 70 tūkstoši, 90 tūkstoši. Ir. Vēl viena interesanta statistika, ne? Jā. Tas tāpēc kā mašīnām. Lai arī cik veca mašīna būtu,
par 250,000 vairāk nav nobraukums. Jā. Bieži vien močiem arī tā ir. Jā. Un tad vēl tavs pēdējais, varbūt tāds radījuma noslēgumā ieteikums, ko katram motobraucējam vajadzētu nesāt līdzi instrumentu komplektiņā. Nu, tāds, ko varbūt neiedomājas cilvēki. Ir kaut kas tāds? Ja skatās kaut kāds atslēgas, nu, tad tur tiešām ir katram mocim individuāli to, ko viņam vajag, jo bieži vien tur atšķirās. Un tādu universālo komplektiņu grūti ir nopirkt. Ja ceļo, nu, tad noteikti kaut kādu riepu remontu komplekts, kaut kādu trosīšu remontu komplekts, tā, lai tu vari tās pamatlietas, lai nav tā, ka tu dēļ kaut kā tu tur paliec nekurienes vidū, ja, un tad tas kaut kāda sīkuma dēļ. Skrūvītes, lielākas, mazākas, garākas, īsākas uzgrieznīti, savilcēji, MacGyvereni, superglū, ja. Nu, kaut kas tāds. Man šo sezonu arī vajadzēs no jauna atjaunot instrumentu komplektiņu, jo pagajušajā man, protams, nebija skrūvīts, aināram, protams, bija, un tad jau sāk arī rasties tiecas, ka katram līdz savu aināru vajag, ja, kuram ir līdzi skrūvīts. Bet zini, kas man likās interesanti, šīs saliekamēs mazie štoki, ar kur palīdzību tu var pacelt aizmugurējā rātu. Jā. Bet to var mājās uztaisīt, arī es redzēju no kruķiem cilvēki. Var, jā. Nu, jā, vai arī zāģīts un nozāģē koku sprungulīti mežā, jā, vai mēs esam sējuši pret citu moci vai sējuši pret koku, jā, lai paceltu. Bet jā, tas ir labs, tur ķēdi var saeļot, pat ja tev nevajag riteni, tur iepmainīt. Bet tas ir labs, jā. Ja man šitais būtu bijis, man liekas, 2 gadu atpakaļ, kur es gāju blakus pagalmam mīkstais. Un gāju iekšā pagaļ, domāju, tā kā ar saimnieci sarunājuši, ka paņemšu bluķītus kā pacelt. Nu, mans suns gan arī nokoda tur. Tā kā tāds maziņš instruments, tad arī kaut vai zāģīt un nozāģēt un neiet privāti īpašumos, ja tur varbūt kāds nikns šuns. Bet, Aleks, kā atrast Raskala motorsaitu, kur jūs esat, ko jūs nodarbojaties tieši un pastāst to tagad uz raidījuma noslēgumu? Var iet raskalmoto.lv, apstīties adreses, bet viens servis ir Andrijostā, tas ir centrs pats praktiski, un otrs ir Drēliņos. Drēliņos bija pirmais, un tad jau 3. gads jau ir Andrijos arī. Mēs nodarbojamies ar tā kā pilnu moto servisa pakalpojumu spektru. Gan riepas, gan mainamoju vai remontējam vai vēl kaut ko, gan apkopes, gan dzinēju remonti. Principā viss. Super. Kā tu pats teici, nekas nav tā teikt nesalabojams, jā? Jā. Super. Aleks, liels tev paldies par raidījumu, un tad jau sezona sāksies, tiekamies bootcampā, un tad jau arī jaunajā sezonā. Jā.